ko, mazais rumtūrs. Tātad impro it kā bija rakstījuši, ka būs 2 zvaigžņu viesnīca, bet, nu, ja godīgi, man jau liekas, ka valk vairāk uz 3 zvaigžņu viesnīca, vai ne, Saulīti? Kaut kāds šitā. Jā, tur ārā ir balkoniņš. Kaut kur tur aiz aizskariem. Balkoniņš? Balkoniņš, protams, viņu neredz. Bet ir. Bet viņš tur ir. Jā, tur ir balkoniņš. Reku būtiņa, jā. Kaut kā tā. Šitien ir ieeja. Un te smuka tāda maza vannas istabiņa. Tā, kur mums gaisma? Mums gaisma tur slēdzās tā. Mirklīt pagaidiet. Jā, reku. Šitā te vannas istaba, fēniņš, izlietnīca, podiņš, dviežu žāvētājs un dušiņa. Nu. Un impro rakstīja 2 zvaigznes, 2 zvaigznes. Nav 2, ir 3. Stabilas 3 zvaigznītes. Esam mūsu Ziemassvētku tripiņā. Jā, kārtējā. Kārtējā, jā, Ziemassvētku tripiņā. Nu, pavadījām Ziemassvētkus pie radiem. Un tad pēc Ziemassvētkiem mums tagad jau gandrīz tradīcija. Jā, ģimenes tradīcija. Divatā mēs aizbraucam kaut kur pēc... Starp Ziemassvētkiem un Jaunogadu. Jā, starp Ziemassvētkiem un Jaunogadu. Aizbraucam kaut kādā mazā tripā. Pagājušajā gadā mēs bijām Budapeštā, jā, Vīnē. Bijām Budapeštā, Vīnē, Bratislavā, vēl tur pa ceļam iebraucām Brno. Un pirmo nakti, kad mēs tur braucām, tad mēs palikām Čehijā, Ostravā. A šogad mēs braucam uz Prāgu, caur Dresdeni, jā. Un šobrīd pirmo dienu mēs pavadījām visu dienu autobusā. Jā. Nobraucām 1100 kilometrus, viņš teica. Nu, daudz mēs nobraucām. Nu jā, 7 izbraucām un 8:30 bijām. Tagad esam Polijas viesnīcā, Gold Hotel. It kā bija rakstīts tajā ceļojuma bukletā, ka būs 2 zvaigžņu viesnīca. Izrādās, ne? Jau 3 zvaigznes šī viesnīca ir ieguvusi. Aizgājām, pastaigājāmies pa Vecpilsētu. Paskatījāmies. Tagad taisīsimies atpūsties, rīt brokastis, un tad mēs jau brauksim pa Čehiju. Nu, no mēs esam pierobežā. No sākuma caur Vāciju mēs brauksim uz Dresdeni, un tad pēc tam tikai uz Prāgu. Jā, bet to jūs visu redzēsiet. Kur mēs brauksim, kā mēs brauksim. Jā. Ar šitā kaut kā Šoreiz nolēmām uztaisīt bišķi vairāk. Kaut ko pafilmēt, parunāt. Pagājušajā gadā mēs tā pavisam švaki. Jā, nav pagājušajā gadā mēs vienkārši gribējām atpūsties. Jā. Šogad mēs atpūtīsimies un kaut ko arī... Pastāstīsim. Jā, kaut ko arī pastāstīsim. Bet no mums jau tie vēlē stāstītāji nav. Nu, kā itāji? Kā itāji, jā. Kā stāstīsim, tā ņemat par labu. Tā ir. Kaut kā tā, labi, ejam atpūsties. Jā, jāpakuļ.
Ko labvakar visiem? Labvakar. Esam atbraukuši tam tikko no Prāgas centra. No rīta mēs bijām Karlšteinā. Jā, Karlšteinas pili apskatījāmies. Jā. Bijām Vaska muzejā. Un Bētlens muzejā, jā. Izstaigājām pilsētu. Nu, kā pilsētu, tur tāds celiņš iet lejā. Līdz stāvvietē, jā. Nu jā, tur ļoti forši bija. Ļoti skaisti. Ļoti skaisti un interesanti. Jā, un tur mēs ziemu satikām arī. Jā. Viņa bija nokrāsojusi visu kokus baltus pilnībā. Jā, ļoti skaisti. Kalni tādi smuki, tur tādi daži serpentīni bija. Fantastiska vieta, kur aizbraukt. Galvenais, ka tur bija ļoti maz cilvēku. Un tad mēs atbraucām uz Prāgas centru. Un tur sākās mežonīgie cilvēku bari. Pūļi. Jā, tur vienā ieliņā bija tā, ka mēs bijām kā visi saspiest un tā lēnītiņām kustējāmies, gājām. Ja tur, es nezinu, kaut kādas panika sāktos, tur nomīņāt viss. Mums vienkārši nepatīk bari. Jā, mēs esam no tiem cilvēkiem, kam patīk meži, kam patīk maz cilvēku. Mēs tur jutāmies diezgan neumolīgi. Nē, tā kā mēs bijām tajā mazā ieliņā, mūs saspied bišķi tādu laikam, kā to varētu pateikt. Klaustrofobijas sajūta. Histēriskie smiekli sākās, ka mūs vilka līdzi pūlim. Jā. Bet, nē, tas nav tas, ko es gaidīju no Prāgas. Jā. Protams, fantastisks pulkstenis, fantastiskas ēkas, viss ļoti skaisti, bet te jābrauc vasarā 5 no rīta. Kad nav cilvēku. Jā. Kad viņu nav, jo pa dienu tas ir nereāli. Katrā gadījumā mums nepatīk. Nē, varbūt kādam patikt un būt forši, tad tā ir ideāla vieta. Arī pastaigāties tur ļoti daudz smuku ēku, un pats galvenais tu tā ej pa tām šaurajām ieliņām, un tā ap stūri pēkšņi tāds hopšu liela tāda skaista ēka. Wow, kas pa skaistumu. Nē, tā ir forši, ja nebūtu tur cilvēki, bet tur ir ļoti daudz cilvēku. Uz tā Kārļa tilta arī mežonīgi daudz cilvēku. Tas tilts ļoti skaists un mums gids daudz ko interesantu pastāstīja, bet tie pūļi, viņi nomāc. Tie bišķi nomāc, jā. Bet kopumā diena bija laba. Jā. Un priekšā mums ir jauks vakars. Jā, tagad mēs vēl neiesim gulēt. Tagad mēs atbraucam uz stundiņu atpūsties viesnīcā, bišku sasildīties, jo, kaut kā nepadomājām, nepaņēmām silto apģērbu, bet tādu rudenīgu apģērbu uzvilkām un, godīgi diezgan nosalām. Tā kā, bet tas ir mūsu kāsis. Un tagad vakarā brauksim uz tautisko vakaru. Uz tautisko vakaru. Kur būs ļoti daudz baros un būs bez ierobežojuma alus, vīns. Kola, fanta. Jā, sula. Sula, apelsīna. Jā. Bez ierobežojumiem. Brauksim ēst un dzert, atpūsties. Un klausīties skaisto mūziku. Yeah.
esam atbraukuši Atpakaļ Polijā. Jā, esam tikuši līdz Polijas viesnīcai. Kā mūsu šodienas rīts sākās? Nu, šodien mums tā nevisai veicās, jo mēs netikām iekšā Vitas katedrālē, viskaistākā katedrālē, kas ir Prāgā. Tāpēc, kad bija svētdiena un tur bija dievkalpojums, dievkalpojumu laikā, nu nav labi mazāties turists arī nelaiž iekšā. Nelaiž, jā. Tā kā dievkalpojums mums tur sanāca tā, ka viņš līdz 12. Mēs bijām domājuši, ka tiksim iekšā katedrālē, un mums bija saplānots, ka mēs jau 2 satiekamies citā vietā un braucam prom uz Poliju. Respektīvi, mums ekskursijai bija jābeidzās 12. Jā, katedrālē laida iekšā tikai 12. Tas ir tajā Kremļa teritorijā. Pēc mēs devāmies arī uz Lorets baznīcu, bet tā kā viņi arī tur vērās vaļā tikai 10, tad mēs vēl tur aizgājām pa ieliņām, izsteigājām visu kaut ko. Biju aizvedis līdz skatu laukumam, kur var redzēt Prāgu visu, bet mēs viņu neredzējām, jo bija mīgla. Jā, šodien mums īpaši neveicās. Kaut kā neveicās, jā. Bet nekas tas ir iemesls atgriezties. Bet tāpat tad mēs iegājām tajā baznīcā, izsteigājām, tur vēl seifā dārgumus apskatījāmies smukus. Jā, tā kā bija labi. Tā kā bija labi, jā. Nu, tad pēc tam Pēc tam mēs 7 stundas braucām. Nē, pēc tam no 12 līdz 2 mums bija iespēja ieskriet tur tajā tirdzniecības veikalā, paēst pusdienas, iztērēt palikušās kronas, lai nav jāved mājās, un viss. Un tad gājām uz Pulvertorni, satikāmies un braucām uz šajienē. Nu, ar to arī mūsu tripiņš beidzās. Jā, rīt mums garais ceļš mājās. Jā, rītdien. Visu dienu mēs braucam no Polijas uz Lietuvu, no Lietuvas uz Latviju. Rītdien visu dienu braucam mājās. Ieliekam laikus, abonējam kanālu, tiekamies nākamajā video. Jā.